Labs vakars jūsu mājās. Erudīcijas spēlē veiksme, intuīcija un prāts atvēlētās 40 minūtes ir sākušās. Ķeriet mirkli un izbaudiet to. Šovakar piedalās Toma komanda. Sveiks, Tom. Prieks jūs redzēt. Prieks. Kāpēc jūs esat šeit? Mēs vēlamies atbildēt uz jūsu sniegtajiem jautājumiem un paplašināt savas zināšanas. Uz cik jautājumiem ir plānā? Pagaidām 10. Pagaidām 10, jā? Pietiks, es domāju, ar to. Vai ne? Labi, bet pretī Andas komanda. Anda, labvakar. Labvakar. Jūs esat ģimene? Jā. Tu uzticies tikai savējiem? Jā, mēs kopā esam spēks. Tas bija arī pamatā, kā tu veidoji komandu? Jā. Cik skandors mums neizskatīja? Nē, ja varētu ņemt visu ģimeni, mēs esam daudz. Tad jāpiesakās, būs vēl kāda spēle. Noteikti. Noteikti. Paldies. Novēl labām komandām veiks. Mums jānoskaidro, kura komanda sāk šo spēli. Anda, jūs ņemsiet augšējo vai apakšējo? Apakšējo. Apakšējo ņemsiet. Toms sāk spēli. Tom? Jā. Un tavu komandu. Vai jūs zinat, kas ir Alma? Alma? Jā. Nē. Aha. Tas ir lielākais teleskops pasaulē, kas atrodas Čīlē. Un caur viņu vislabāk ir pētīts zvaigznes. Un par to ir daudz rakstīts jaunākajā National Geographic numurā. Un, lai jūs iepriecinātu sākumā, šis un vēl 2 numuri būs jūsu paskastītēs. Bez maksas, protams. Sarunāts? Tas iepriecina mazliet? Nu, rekā. Atbrīvojāmies mazliet. Pirmais jautājums būs par sporta vēsturi. Pirmajās mūsdienu olimpiskajās spēlēs 1896. gadā bija pārstāvētas 13 valstis. 1900. gada spēlēs 24 valstis, 3. olimpiskajās spēlēs 1904. gadā bija pārstāvētas 12 vai 32 valstis. Cik varētu būt? 32 varētu. 32, jo vairāk, jā. Valdemārs Ģelzis, kapteiņa vectēvs, profesija siltumtehniķis un atslēdznieks, hobiji patīk sēņot, virpot un riktīgi spēlēt šahu. 13, 24. Par ropaņiem papildies. Nu jā. Tā, tāds vainu, jā. Toms Ģelzis, komandas kapteinis, 2. kursa students turībā, māk skaitīt 10 valodās un zina daudzus valsts prezidentus. Patīk ģeogrāfija, vēsture, mūzika, sports, medicīna, bioloģija, ķīmija, fizika, literatūra. Arī spēlē klavieres un pašlaik zina jau 25 skaņdarbus no galvas nospēlēt. Nu, 24. pa maz. Un kas 4. Kari nebija tanī laikā nekādi. Ņemam lielāku nekā. 32. Mēs riskēsim. Es teikšu 32 valstis. 32 valstis. Jā. Valdemār, jūsu balsī bija ļoti daudz pārliecības. Nu, cerēsim. Jūs domājat, ka ar katru gadu aizvien vairāk vajadzētu būt dalībniekiem, jā? Būtu loģiski. Būtu loģiski, jā. Ir viens bet. 1904. gada olimpiskās spēles notika ASV Sentluisā. Tas nozīmē to, ka daudzas valstis vienkārši nevarēja aizbraukt līdz turienei. Tāpēc piedalījās 12 valstis. Tā būs pareiza atbilde. Jums ir 1350 punkti. Otrais jautājums. Literatūra. Kurš literārais varonis par savu sirdsdāmu Dulcinēju bija izvēlējies traktiera kalponi Aldonsu Lorenzo? Kā jūs domājat? Opnis. Es domāju, Don Kihots. Don Kihots, jā? Kā pārliecināts vai... Don Kihots, nu, viņam bija Dulcinēja. Paņemies. Don Kihots. Nu, kā tad? Labi. Zini? Jā. Ok, no pārliecība ir. Vēlreiz. Mūsu atbilde būs, ka Don Kihots. Don Kihots. Jā. Valdemār, jūs teicāt ar tādu pārliecību, ka Dulcinēja arī varētu būt jūsējā. Nu jā, nu. Atbilde ir pareiza. Jūs joprojām saglabājat 1350 punktus. Trešais jautājums. Mūzika, kino. Nosauciet dziedātāju, kuras kino debija bija galvenā loma režisora Larsa fon Trīra filmā Dejotāja tumsā. Dziedātāji. No Islandes tā, kā viņa bija. Bjorka. Bjorka, jā? Yes. Jā. Jā. Bjorka. Jā. Labi. Tātad mums atbild, ka šīs dziedātājs vārds ir Bjorka. Bjorka. Jā.
Valdemār, jūs esat dzirdējis Bjorku? Nu, šādi tad dzirdēju. Viņa Meža parkā arī uzstājusies. Arī bijāt? Ne? Nē. Ārkārtīgi skaista filma. Tāpat laikā ļoti emocionāla. Un tiešām galveno lomu atvēlo Bjorka. Atbildi ir pareiza. Ļoti labi. Ļoti labi, jā? Pagaidām iet. Plāns izpildīts. 4. jautājums. Saīsinājumi. Pabeigtai vēstulē pievienoto tekstu mēdz atdalīt ar saīsinājumu PS. Nosauciet latīņu izteicienu, no kura ir aizgūts minētais saīsinājums. Postskriptum. Postskriptum, visticamākais. Jā, pēc rakstītā. Postskriptum. Indulis Vaļeiks, kapteiņa Audžu tēvs, patīk tehnika un darbošanās ap to, tāpēc ikdienas darbs autoservisā. Seko līdzi hokejam, atjauno retro mopēdu un atpūšas strādājot dārzā. Jā, Postskriptum, pēc rakstītā. Jā, postskriptum, viss kārtībā. Tātad minētais saīsinājums nozīmē postskriptum. Latviski būtu Pēc rakstītā. Pēc rakstītā. pēc uzrakstītā. Atbildi ir pareiza. Postskriptum. Ja Tom, tu gan esi labi iekārtojies, nekas nav jādara. Spied pogu un runā. Tāds darbs. Tom, nākot ar šajien klusībā, cik domāju, cik punktus vajadzētu? Virs 1000, protams. Tas ir ļoti labs rēķins patiesībā. Man prieks par jūsu pacelto latiņu. 5. jautājums. Vēsture. 1714. gadā Lielbritānijas tronī nāca karalis Džordžs I, aizsākot Hanoveru jeb Hannoveras dinastiju Britu karaļnamā. Kā sauca līdz tam valdījušo Lielbritānijas karaļu dinastiju? Pa dinastijām. Kas tas bija? Kā viņi varētu... Tas gan nenāk prātā. Es zinu, Džordžs I, tad bija Džordžs II, Džordžs III. Viņi bija tā... Bet kas viņi bija? Nebija Vindzori. Paņem 30 punktus vai 70? Lielāk. Nu, ņem 70. Labi, ņemsim lielāku papildēs pēc 70 punktu. Lūdzu. Tā sauc arī kādas profesijas pārstāvis. Sākotnēji viņu darba vieta bija pasažieru kuģī. Koks. Kā? Kas to pusē kaut kāda matrozi. Darba vietas. Nekas cits nenāk kā pa Vindzoriem. Jā? Jā, neko es citu nezinu. Neko citu nezinu. Kāds vēl varēja būt domā? Nu, tu neatbeigsies tev. Labi. Tā, nu jā, mūsu atbild būs Vindsorfi, sauc to dinastiju. Minam. Tu domāji Vindzori, jā? Jā. Anda, kā jūs domājat? Īstenībā īsti varianti nav mums. Stjorti. Stjorti, māma saka. Stjorti. Pretinieki saka, ka tie varētu būt stjuarti. Yes, varēja būt, jā, droši. Valdemār pēkšņi atavs atmiņā. Nu, Jeb tas kuģis profesija uz tā. nu jā, nu, pašreiz kuģis stjorti. Manuprāt, Vindzori ir šobrīd. Jā. Tie bija stjuarti. Pagaidām turaties virs 1000, tāpatās, vai ne? Jā. To tu mākot 10 valodās noskaitīt līdz cik? Miljons. Ar kādas valodas tu zini? Valodās kādā Jā. skaitīt, jā? Jā. Nu, latviešu mēs visi zinām, tad krievu, Krievu, angļu, jā. spāņu, vācu, itāļu, franču, grieķu, japāņu un ķīnu. Esperanto līdz 10. Un esperanto līdz 10 beigās. Kāpēc tieši skaitīt šajās valodās? Gribējās apgūt, kā viņi skaita, kā mēs skaitam, atšķirības visādas ir daudzās valodās, un tīri tā, lai zinātu. Bet pilnīgi noteikti zinu, ka 6. jautājums būs par atzīmējumām dienām. Kurā mēnesī atzīmēs Starptautisko teātra dienu? Ļoti labi, jo es tieši vakar visu kalendāru pārlasīju, un šo jautājumu es zināšu. Nu, tas spied pogu un pūt vaļā. Mēnesis nospied pogu un saka. Jā, ja man atmiņa neviļ, paldies par jautājumu. Tas būs Ir, kur nebija. 15. marts.
15. marts tas nav. Tas ir rudenī kaut kad. Bet tas ir marts. Viss ir kārtībā. Atbilde ir pareiza. Teikšu godīgi, pats iekrita azartā, klausoties, kā Valdemārs atbild uz jautājumiem. Ļoti ceru, ka viņš šādu līniju saglabās arī pēc reklāmas pauzes. Septītais jautājums. Daba. No kuras debesu puses pūš vējš, ko Vidzemes jūrmālas zvejnieki sauc par zemes vēju? Zemes vējš. Puses vējš, ko Vidzemes jūrmālas. No zemes puses, no dienvidiem. Dienvidī? Nu, tā iznāk, it kā no Lietuvas puses, tur uz jūras pusi ir zemes vējš. Paga, bet Vidzem jau aiziet tā gar malu. Tas gar nav malu? kaut kāds rietum dienvidi. Es paņemsim papildēs par 60 punkti. Ierunājās kapteinis. Pretējā virziena vēju zvejnieki dēvē par jūras vēju, vežģeri, plūdeni vai rieteni. Rietum. Rieteni tad no austrumu puses pūš, ja dēvē par rieteni. Rietenis ir rietum. Pretēji virziena Tad būs austrumu. jūras vēju. Tad būs austrumi, vai ne? Debes puses. no austrumiem nāk. Kuras debes puses? No Pretējā. austrumu puses, vai ne? No Jā, austrumu jā, jā. puses. Papildēs pie palīdzēja. Mums atbildi, ka no austrumu puses pūš šis vējš. Anda, kā jūs domājat? Mēs domājam, ka austrumvējš. No austrumiem, jā. Anda jums piekrīt. Ar 6 gudriem cilvēkiem strīdēties laikam būtu grēks. No austrumiem ir pareiza atbilde. Vēl 3 jautājumi. 8. Sporta vēsture. Kādā sporta veidā pasaules čempionas titulu 1964. gadā izcīnīja latviete Emīlija Sonka? Riteņbraukšanā. Spiedpoga. Labi, šis tāds ātrais jautājums izskatās. No riteņbraukšanā. Jāpiekrīt būs riteņbraukšanā. Riteņbraukšanā. Jā. Kādā sporta veidā. Sakiet, Valdemār, kurš ierosināja nākt uz spēli, Toms vai jūs? Toms. Toms. Jā. Jūs ilgi pretojāties? Stipri. Kāpēc? Es daudz ko nezinu. Es atvainojos, manuprāt, 6 atbildes no 8 jautājumiem zinājāt tieši jūs. Riteņbraukšana ir pareiza atbilde. 9. jautājums. Medicīna. Igaunija šī vīrusa izplatības ziņā uz 100 000 iedzīvotāju ieņem 1. vietu Eiropas Savienībā. Kā saīsināti sauc šo vīrusu? Igaunija. Saīsināt. Izplatības. 100 000 iedzīvotāji. Tomēr, nē, Eiropas Savienībā. par slimībām es nekā nezinu. Vīruss, ja? Vēl saīsināti. Viens ir aids. Saīsināti. Nu, aids jau nebūs, ne? Ko? Paņem tā. Jā. Mēs ņemsim papildiespēju. Papildiespēja. Ir Jā. divas. Pa lielāko atkal. Lielāko. Jā. Lūdzu. Vīrusu saīsināt apzīmē ar akronīmu, kas aizgūts no angļu valodas vārdiem ar nozīmi cilvēka imundeficīta vīrus. Hivs. HIV. HIV. Nevis Aids. aids vai HIV. Iznāk hivs. Human. Labi. Hivs. Mūsu atbildi būs HIV. Igaunijā. Tā izskatās. Imundeficīta vīrusi. Anda, kā jūs domājat? Mēs arī domājam, ka tas būs HIV. Anda arī tā domā. Godīgi sakot, izlasot jautājumu, es mazliet pabrīnījos, ka tiešām tas ir Igaunijā. Izrādās, tieši tā arī ir. HIV vīrus ir pareiza atbilde. Jums vairs tikai viens jautājums, 1070 punkti. Ar katru jautājumu arvien labāk iet. 10. Jums pēdējais. Ģeogrāfija. 20. gadsimta 90. gados virkne Eiropas pilsētu kļuva par valstu galvaspilsētām. Kura Eiropas pilsēta šajā 10 gadē zaudēja valsts galvaspilsētas statusu? Eiropas, ja? Eiropā. Vai tas nav domāts kā kultūras? Nē. Pa galvaspilsētām zinu. Tā Eiropā tās visas valstis, kuras zaudēja statusu.
Vajag bija vēl laiku. Un paņemsim mazo papildus pēc 20 punkti. 20 punkti, lūdzu. Mūsdienās pilsētā darbojas 18 ANO institūcijas un struktūra vienības. Pilsēta ir daudzu starptautisku sanāksmi norises vieta. Brisele. Kur ir tas? Brisele. Vai Šveicē? ANO. Kur ir ANO mītne? Tā. No, Starptautisko sanāksmi norises domā. vieta. Paņemsim. Vairāk nav jāspēj. Nu, labi, ņemsim vēl vienu papildu iespēju. 70 punkti, diemžēl. Diemžēl. Lūdzu. Tā ir Ludviga van Beethovena dzimtā pilsēta. Nu, davai, mūziku zini, davai, būt vaļā. Lūdzu, gan Beethovena dzimtā pilsēta? Labi, mēs atbildēsim uz šo jautājumu. Galvaspilsētā ir Eiropas pilsēta kļūpa, ko no Doma. Valsts galvaspilsēta. Vai nu atbildi, vai nu papildu iespēja? Bonna. Bonna, jā. Jā. Bonna. Tom, tu tici tam, ko tu atbildēji? Nē. Valdemār, kāpēc tikai pēc apmēram minūtes atnāca vārds Bonna? Nu, tāpēc, ka tur viņi it kā bija Rietumvācijas galvaspilsēta, nebija? Nu, bet loģiski. Nu, Atbilde ir pareiza. Tom, šis jautājums ar atbilžu variantiem noteikti ieies tavā blociņā. Esmu par to pārliecināts. Jums ir 980 punkti, nu gandrīz līdz paceltajai latiņai. Mazliet pietrūka. Skatītāji, arī šovakar mēs neesam aizmirsuši par jautājumu jums. Tas skan šādi. Mūzikas instruments alta oboja jeb variants A – angļu raks vai variants B – zviedru raks. Pareizo atbildi sūtiet īziņām, tajā rakstiet VIP, lieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un sūtiet uz numuru 159. Bērziņu ģimene, vai jūs zināt, kur vislabāk jūtas haizivju un bruņurupuču mazuļi? Nē. Nezināt? Aha, tad jums jālasa jaunais National Geographic. Tur ir stāstīts par to, ka šie mazuļi vislabāk jūtās pie 2 atoliem Indijas okeānā. Protams, vēl daudz citas skaistas tēmas un bez gala krāšņas fotogrāfijas. Un vēl laba ziņa, National Geographic katram no jums 3 mēnešu paskastītē būs pilnīgi par velti. Pieņemat? Jā. Pieņemat. Labs sākums, vai ne? Jā. Aha, kā jums gāja aizkulisēs? Interesanti. Interesanti. Jā. Kādā ziņā? Jūs noteikti saglabājāt daudz vairāk punktu nekā pretinieki, vai ne? Nu, nē. Līdzīgi. Līdzīgi, jā. Līdzīgi? Kas ir jūsu stiprās puses? Mammai droši vien matemātika. Varētu būt brālim sports. Man pašai, nezinu, no visa kā pa drusciņiem. Anda Bērziņa, komandas kapteine, pirmskolas skolotāja, šobrīd strādā ar 6-gadīgajiem bērniem, patīk lasīt grāmatas, minēt krustvārdu mīklas, dzied korī, ļoti patīk ceļot, aizraujas ar dažādām galda spēlēm. Bērziņa ģimene novēl jums veiksmi. Paldies. Pirmais jautājums. Ievērojami cilvēki. Ar kādu vārdu pasaulē plašāk pazīst Luīzi Veroniku Čikoni? Čikoni ir Madonna. Jūs man piekrītat? Nu, varētu tā būt, jā. Man es piekrītu. Mūsu atbild būs, ka tā ir Madonna. Tā ir Madonna. Tā, kas dzied, vai tā, kas stāv? Tā, kas dzied. Atbilde ir pareizi. Tā ir Madonna. Otrais jautājums būs par kultūru. Nosauciet arhitektu, kurš izstrādāja UNESCO atbalstīto Latvijas Nacionālās bibliotekas jaunās ēkas projektu. Nu, mēs piekrītam, ka Birkerts. Jā. Spēr. Mūsu atbilde ir, ka tas ir Gunārs Birkerts. Tāda sajūta, ka jums nevienu brīdi nebija šaubas, ja? Nebija šaubu. Par šo nebija šaubu. Par šo nebija. Patīk projekts? Jā. Skaista. Jā, tu tā. Nu tā. Nu tā. Es varēju būt labāk. Tā, kad darbosies pilnā jaudā, tad varbūt būs labāk. Pišķīt izskatīsies. Apdzīvos, tad Jā, jau noteikti tieši tā. varētu būt, ka būs labāk. Gunārs Birkerts ir pareiza atbilde. Trešais jautājums. Aviācija.
1912. gadā Kalifornijā lidaparāta katastrofā gāja bojā pilots izmēģinātājs Kels Rodžers. 1964. gadā avarēja astronauta Teodora Frīmena pilotētā reaktīvā lidmašīna, kas bija šo avāriju vaininieki. Es domāju, kaut kas tāds. Bet varbūt Jāni papildinās, vai ne? Lielā? Mēs nevaram papildināt? Lielā, jā. Jāni. Nu, pak laiks, lai. Tas nekas. Nē, ņemam papildinās. Jā? Jā. Mazo. Nu, labi, mazā. Mēs ņemam 30 punktu papildu iespēju. Traģiskākā šāda veida katastrofa, ejot bojā 62 pasažieriem un apkalpes locekļiem, notika 1960. gadā, avarējot sabiedrības Lockheed lidmašīnai Elektra. Nu, tad ir lielo. Tas jāņem, ka ņemam. Tiešām nezinu. Nu, man versija bija putni. Nē, bet tas es ir- man nav pārliecināts. Negribas riskēt. Vai ne? Labāk Jā. paņemt. Es domāju, ka ņemam Ņemam. spienu pauku. Mums vēl arī 70 punktu papildu iespēju. Lai novērstu līdzīgu katastrofu iespējamību, lidmašīnām paceļoties un nolaižoties, mūsdienās lidos tūmā izvieto akustiskus un optiskus repelentus. Repelenti ir atbaidītāji, tad tie būs Putni. putni. Jā. Mums atbildi būs, ka tie ir putni. Jāni? Nu, Es tas, tavā- ko es teicu no sākuma. Bet tas tīri tā uz... Es tevā vietā mazliet uzmestu lūpu. Piedod, Nekas. kam Būs negadās. labi. Nē, no otras puses, Jāni, tu tik saki putni un tik smējies. Tu tik saki putni un tik smējies. Meitenes Slēgs tikai vienu smējos. otru papildies pie, vienu otru papildies pie. Putni ir pareizi atbilde. 4. jautājums. Sports. Latvijas olimpiskās komandas jaunākā dalībniece šī gada Ziemas olimpiskajās spēlēs 18. dzimšanas dienu sagaidīja spēļu atklāšanas dienā. Nosauciet viņas pārstāvēto sporta veidu. Sporta Es veidu, jā. pārliecināts. Slēpoši. Slēpoši? Pārliecināts? Nu, jā. Labi, es uzticos brālim, tā ir slēpošana. Es saku šaubīties. Vai šaubīties, ja? Nē, nu, ir pareizi. Agnes Āboltiņa, man liekas. Tas ir. Jānis Bērziņš studē žurnālistiku, interesējas par politiku. Lasa grāmatas, patīk galdspēles, īsts Latvijas patriots, sporta fans un seko līdzi un jūt visiem Latvijas sportistiem. Atbilde nepareizi. Jā. Nu, labi tā. Ko? Agnes Kā man Āboltiņa iz- ir kalnu slēpotāja. Ir diezgan būtiska atšķirības starp terminiem slēpotāji un kalnu slēpotāji. Agnes Āboltiņa noteikti neslēpo 15 km sprintu brīvajā stilā. Nu, redz. Pilnīgi noteikti nē. Kļūdi. Nu, nekas. 4. jautājums. Jums ir 1250 punkti. Esiet mazliet uzmanīgāki. Sarunāts? Pateiksim. Jā, nesteidzieties. Jums bija ļoti daudz laika vēl ko padomāt. 5. jautājums. Mūzika. Kā sauc mūzikas instrumentu, kas minēts ievērojama komponista 1791. gadā radītas operas nosaukumā? Būru flauta. Es arī domāju, ka varētu būt poliflāta, bet Liena Bērziņa, kapteinas māmiņa, strādā par grāmatvedi, ir mīļa omīte 6 mazbērniem, patīk minēt krustvārdu mīklas un pašai tās arī sastādīt, daudz lasa grāmatas, aizraujas ar ceļošanu, arī pati savai ģimenei sastāda ceļojumu maršrutus. tad flauta. Es domāju, ka flauta. Nē, Jā. mēs, Tur bija. ja mēs abas padomājam, ka Jā. flauta, tad vajadzētu būt. Tad vajadzētu būt. Mūsu atbilde būs, ka tā ir flauta. Operā Purvju flauta. Flauta. Tom, kā jūs domājat? Mēs piekrītam, tā varētu būt flauta. Toms ar piekrīt. Flauta ir pareizi atbilde. 6. jautājums. Literatūras vēsture. Par pirmo vācu dzejnieci uzskata 10. gadsimtā dzīvojušo Rosvītu. Kādā valodā ir rakstīti viņas dzejoļi? Ir Vācu, bet tas ir tāds... dzēnieks. vācu dzēnieks, bet tur ir kaut kāds knips no tā. Prūšu Vajag sakšu. aizdomāt. Zin, kā ņemam 40 punktus. Jāspēc. Mēs ņemsim 40 punktu papildies pēc. Svētā krēsla oficiālos dokumentus sastāda galvenokārt šajā valodā. Nu, kas ir? Latīņa. Latīņa. Nu, svētais krēsls Vatikāna. Jā. Vatikāns. Jā. Skaļāk. Es domāju, ka latīņa. Latīņa. Tur ir? Nu, tā laikam teiksim. Mūsu atbilde ir, ka tā būs latīņu valoda. Tom, kā jūs domājat? Tāpat. Tā parāds komandai taisnība. Visi šodien gabilē. Latīņu valoda ir pareiza atbilde.
Vai finālistu mēs noskaidrosim pēdējā jautājumā? To redzēsim pēc mazas pauzītes. Septītais jautājums. Ķīmija. Par kādu spirtu tautā dēvē 10% amonjaka šķīdumu ūdenī? Kā to sauc? Ir laiks saprotam. Ožamo spirtu. Par ožamo spirtu? Ožamo spirtu. Jā? Es uzticos mammai. Māma saka, ka tas ir ožamais spirts. Brālim? Brālis jau nepareizi. Atturos. Ožamo spirtu. Pieļauj papildu iespējās, kas varētu būt? Nav. Noteikti par kādu ģīboņu atdzīvināšanu. Varētu būt, jā. Labi, ka mūsu spēlē vēl tā nav gadījies. Ožamais spirts ir pareizi atbildi. Jums ir 1210 punkti. Atcerieties, cik pretiniekiem bija? 980. Pareizi. 8. jautājums. Literatūra. Ir tāda sfēra, kur bezspēcīgs ik viens detektīvs, lai cik ass viņa prāts un lai cik bagāta viņa pieredze. Šerlokam Holmsam sacīja doktors uzvārdā Mortimers, Moriartys vai Vatsons. Bet tas nav uz āķi. Nebija kaut kāds par Moriarty, droši vien. Paga. Nevar kaut kas iekrast uz bija, šito. jā. Bet doktors Vatsons. Doktors Vatsons bija Holmsa. Tas ir kā zināms, jā? Tā laikam Labi, bija. klausīsim mammu, jā. Mēs klausām mammu. Mēs sakam, ka tas ir doktors Vatsons. Tom, kā jūs domājat? Es domāju, ka tas ir Moriartys. Mortimers, jā. Toms saka Mortimers. Man arī likās. Tu ko cāki? Kurš no jums teica par āķi? Brālis. Likās pārāk viegli vienkārši. Vai ne? Nu jā, kaut kā Vai tā. ne? Bet tas jau nekas. Ja nemaldos, stāsts ir par Baskervilu suni. Man likās kaut kas tam bija. Un tur bija doktors Mortimers. To es gribēju no jums dzirdēt. Atbildi nav pareizi. Kas? Nesaprācies, viss ir kārtībā. Kļūdīties. 9. jautājums. Vēl nekas nav zaudēts. Daba termini. Reņģes, brētliņas, ķilavas, salakas, plekstes, mencas. Šajā uzskaitījumā neiedaras. Viens variants būtu tā, ka viena nav sīvs, bet... Pagaid. Paga salakas varbūt dzīvo saldūdeņos. Jā. Jā? Tā varētu būt. Vai ne? Un pārējais jūrā. Pārējais jūras, reņģis, brētliņas, ķilavas neiedarās. Tās ir buģiņā dzīvo. Nu jā. Ķilavas Jā, neiedarās. tas bija tas, ko jūs pievērst uzmanību. Viņas citur nav nekur, tikai buģiņā. Nu, tas spiež. Labi, mūsu atbild būs ķilavas. Gan jau, ka arī šprotes, jo tās arī viss dzīvo buģiņā. Atbildi ir pareiza. Ķilavas. Mums ir 1060 punkti, pretiniekiem bija 980. Viss izšķirsies pēdējā jautājumā. Ai, kā man tas patīk. Ticiet man. Jums pēdējais jautājums. Sporta vēsture. Pasaules junioru čempionātā vieglietikā 2002. gadā Linda Brīvule izcīnīja zelta medaļu, bet Ilze Gribule sudraba godalgu. Kādā vieglietikas disciplīnā startēja minētās sportistes? Tev ir varianti. Kāpēc esmu dzirdējis? Linda tad Brīvule jāņem noteikti, bet es Pagaid, mēs 70 varam? Es domāju, Jā, ņemam varam, 70, mēs varam, jā? Es domāju, jā. noteikti, jā? Jā. Spiežam. Tā, mēs ņemam 70 punktu papildies. Lūdzu. Zelta medaļu vasaras olimpiskajās spēlēs 1956. gadā šajā disciplīnā izcīnīja Inese Jaunzeme. Tā būs šķēpmešana. Tom, kā jūs domājat? Jā, tā diemžēl ir šķēpmešana. Toms jau jā. Protams, Inese Jaunzemes vārdu dzirdot ir pilnīgi skaidrs, ka stāsts ir par šķēpmešanu. Atbildi ir pareiza. Urā! Malači. Viena vairāk smaidīga, otra mazāk smaidīga. Tom nu 10 punktu pietrūka. Tas nekas. Man prieks. Es aicināšu skatītājus par jums balsot. Iespējams, mēs tiekamies vēlreiz, vai ne? Iespējams. Ja jums patīk Tom komandu balsojiet, īsņā rakstiet komlieciet atstarpi cipariņu 1 un sūdziet numuru 159. Bet vislielāko paldies šajā spēlē piedodiet vispārējais, gribu teikt Valdemāram. Valdemār, es tev personīgi 2 National Geographic žurnālus. Labi? Paldies. Manuprāt, Valdemār, jums ir jābūt kapteinim nākamajai komandai. Nē. Kā tu nē? Pietiek man kapteiņoties. Piektiek. Anda, kā jums gāja?
Bišķi pārsteidzāmies dažās vietās, bet kopumā varēja būt vēl labāk. Ja nebūs bišķi padomājuši vairāk. Tās priekšfināli. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Vislabāk ir mācīties no citu kļūdām. Šoreiz būs jāmācās arī no savām. Zvaigznes ABC dāvā jums vēl arī 2 grāmatas. Elga Igenberga, latviešu izcilā pianiste un komponiste, viņas dzīves gājums, un tāpat arī Melnais taurenis, ko sarakstījis Bernārs Miņē. Viens kārtīgs detektīvs. Nosauksim to tā. Paldies arī jums, skatītāji, kas skatījāties. 1 finālists ir noskaidrots. Nākamā pirmdien mēs darīsim tieši šo pašu darbiņu, lai noskaidrotu 2. finālistu. Tad arī tiekamies. Pagaidām tā.